Sveiciens atpakaļ labajos perekupos. Jā, iepriekšējā sērija beidzās uz tādas, bēdīgas nots. Klāniem p***ā. Un Kloķenai klāniem p***ā. gan kloķenai, gan klāniem ir skumais šobrīd, jā. Un mūsu nometnē nav tas noskaņojums šobrīd labākais, jo meklējot to mūsu Mercedes dzinēju, viss ir ap 2000 eiro. Ir kaut kas bijis mazliet zem, bet tur sākumā jāiemaksā pilna summa, gan arī 2 pakas, un tad it kā tev jāgaida dzinējs, bet mums no pieredzes, ka esam apdedzinājušies un zaudējuši naudu, mēs to negribam darīt. Tādēļ joprojām meklējam dzinējus, un šajā tēmā mums nav nekādi jaunumi. Tad, protams, bez šīs jautrības mums ir vēl citas problēmas. Šodien mums ir jāpamēt mūsu Nordspace telpas, un joprojām man nav ne mazākās jausmas, uz kurien mēs dosimies. Es te gribētu pateikt kaut ko rūpju, ka šis te viss ir galīgā dirsā, bet es zinu, ka arī jaunatni skatās un lamāties ir ļoti slikti, tādēļ es to nedarīšu. Un arī pirms visu vācam ārā mums jātiek galā ar džetas griestiem, jo viņus baigi grūti pārvest. Un, jā, mums ir vēl jāizdomā, vai mēs mainīsim mūsu Audi pret šo te Volvo, ko redzējāt iepriekšējā sērijā. Ja nezinu, par ko es runāju, noteikti noskatieties iepriekšējo sēriju, ļoti daudz kas taps skaidrs. Un galā mums ir jācenšas nesajukt prātā, lai arī šeit vēl redzēsiet pēdējo sniegu. Tas ir tādēļ, ka neiet tik viegli šobrīd uz priekšu, jo ir tik daudz sarežģījumu un tas materiāls nāk tik lēni, jo vienkārši neko nevar atrisināt un līdz ar to arī, tas progress nav tik ātrs, kā gribētos. Bet es ticu teicienam, kad nāks citi ieberzieni, tad šie te aizmirsīsies un galā nav jau par ko bēdāties. Mums šobrīd ir 3 tačkas un labs potenciāls no tā visa kaut ko labu izcelt beigās. Ja ņem vērā, ka pirms gada mēs varējām atļauties tikai šo te miskasti, tad tagad, ja tā skatās, nav nemaz tik slikti. Ir vienkārši jākapā. Tādēļ tagad sasmērē tās siermaizītes un sagatavo melno tēju. Mēs laižam piedzīvojumos. Un tagad es ātri gribu pabrīdināt visus ar sliktajiem perekupiem, kas nodarbojās ar krāpniecību. Sludinājumā raksta, ka viņi var tev iedot kādu vertikālu atskaiti. Tev nav viņa jāņem. Tiem, kas nezin, par ko es runāju, kāda vertikāla ir saits, kur tu ievadot viņu numuru, vari apskatīties, kas ar automašīnu iepriekš ir noticis, vai tačka ir bijusi tīta, vai ir bijis sists kaut kas. Citreiz rāda arī, kurās pusēs ir viss sists, lai tu vari pēc tam pievērst uzmanību. Un tad ir 2 varianti, kāda šīs te atskaites īstenībā ir. Vai nu viņas ar Photoshop ir sakoriģēts, vai arī viņai jau sen ir beidzies derīguma termiņš, jo katra atskaita derīga 30 dienas. Kādēļ? Tādēļ, ka nāk jauni dati iekšā un automašīnai apdeitojās viss, kas ir viņu noticis. Piemēram, ja tu šodien nošķilēs, rītā to kādu vertikāli nevarēs redzēt. To varēs redzēt tikai pēc kaut kāda laiciņa. Tādēļ arī visām šīm atskaitēm ir derīguma termiņš. Un ja tu esi noskatījis kādu auto, droši izmanto manu promo kodu RV. Viņš strādā dienu un nakti, un paldies kādu vertikāli, kad dod šādu iespēju skatītājiem. 20% lētāk var apskatīties savu noskatīto auto. Neiebersies, es uzmanīgs no šādiem krāpniekiem. Skaidrs, ka viņiem arī gribās nopelnīt, un viņi meklē veidus, kā apčakarēt sistēmu. Bet tagad atgriežamies pie perekupiem. Pirmā lieta, kas notika aizkadrā, jaukie cilvēki, kas iepriekšējā sērijā bija atbraukuši apskatīties Audi, viņi ļoti gribēja veikt šo te maiņu, un tur stāsts bija, ka sievai tas Volvo galīgi nepatika un bija gatava pēc iespējas ātrāk apmainīt auto. Un Kostiks piekrita un mūsu Audi samainīja pret Volvo. Jā, viņš no tā neko nenofilmēja, jo tas bija darba laikā un nebija viņam laiks tur kontentu filmēt, bet fakts ir tāds, ka beidzot mums šovā ir pirmais Volvo. Un bija interesanti komentāros lasīt, bija tādi, kas gribēja, lai mēs samainām, bija tādi, kas galīgi negribēja, bet te viņš ir. Mums tagad ir Volvo, kam tūlīt beigsies apskate. Beigās mēs samainījām. Jā. Tadā! Un tas, ko viņš nav nofilmējis, viņš ir sapulējis, viņa mazliet netīra, bet viņš ir bišķi uzpusējis to taisu. Es attaisnošos, tāpēc, ka darba paliek drusku kāds laiciņš, ka kāds vēl ir iekšā, tad es paprasos, ātri iedzinu, tad vienu vakaru es iedzinu drusku piepilēju lukturus, tad otru vakaru es drusku pietīrīju salonu, tad trešo vakaru es vēl pietīrīju bagažnieku. Bet izstās ļoti labi, jo tagad jau viņš izstās tāds dzīvāks. Viņi nebija slikti, bet viņi tagad palieka labāk, es viņu vēl savaskoju, lai viņš spīd, aizmugurojas lukturu sapulēju, atmazgāju drusku diskus un pietīrīju salonu, nokrāsoju ātrumkloķi, viņš bija nolīmēts ar karbonu, bet izli visu laiku. Es viņam uzrakstīju, pateicu, ka, ja gribat, varam mainīt.
Viņi pajautāja, lai mēs samaksājam Audi nodokli, jo šitam viņi tikko bija nomaksājuši. Es pateicu, ka perikopiem tam nav naudas, ja gribat, varam mainīt, bet jums jāmaksā pašam tas nodoklis. Jo nav baigās intereses pret to Volvo bija mainīt, lai vēl guldītu naudu. Teica, jā, labi, mēs padomāsim, un tad viņi zvana, ka mēs gribam atbraukt samainīt, ir vēl iespējas. Saku, tā kā ir, jā. Un viņi atbrauca, jā, vienkārši pārmata visi man tas ar Volvo aizbrauca turpat līdz SDD. Audi sila ļoti ātri, reāli. Es piedarbinu, uzēju augšā, 5 minūtes, 10, nokāpi lejā, iekšā jau ir sils. Šito būtu piekurināt nav iespējams, vienkārši nav iespējams. Varbūt kādam, kam vēl ir XC90, ierakstiet komentāru, vai jums arī ir tā, ka jūs nevarat piekurināt šajā te, kas ir, kad ir mīnusi, kad vienkārši tas salons uzsilst ļoti lēni. Vai tas tiešām tā ir Volvo šiem problēma, vai tas ir vienkārši mums? Un pats interesantākais, ka jau tagad tūlīņās būs iespējams pircējs mašīnai. Jā. Labi ir tas, ka man sanāk ar viņiem pabraukt. Jā, noteikti. Un es ar šito arī jau esmu nopurinājies vairāk par 1000. Es tikko atbraucu uz Jēkabili. Arī nekādas vainas īstenībā, iet pilnpiedziņa strādā, nekādas vainas. Bet tā braukšana ziņā nekādas vainas nav. Viņš tik stabils, protams, kā PS3. Ātrumā pa štrāsi ir savādāk. Viņš ir drusku tāda lerpata bišku. Bet tā visumā neko sliktu par viņu pateikt nevar. Un tev šitais vispār patīk labākā ar Audi braukt ikdienā? Viņš ir augstāks, šis skaidrs. Un... ar to, ka augstāks, jā, jo man patīk augstākas mašīnas. Jā. Bet tā kopējais, tas viss, protams, Audi ir jaunāks. Braukt laikam ir patīkamāk ar Audi. Teiksim tā, price performance ziņā tādā pašā cenā, Audi ir Audi, viņš izskatās tomēr iekšā jaunāks, solidāks. Bet, kamēr mēs te salīdzinājām mūsu bijušo Audi ar mūsu esošo Volvo, jau ieradās 2 džeki, kur vienam bija interesi par mūsu Volvo. Uz doto brīdi mēs viņu ielikām kā lētāko XC90 sludinājumā. Viņš bija pat 2700 eiro, jo skati drīz beigsies un negribējām braukt kosmosā. Un, godīgi sakot, kopējā interese bija lielāka nekā uz Audi. Mēs pat te baigi neiespringām uz bildēm, kā jūs redzat, viņas ir, kā Kostiks viņu samainīja, tā uzreiz iebildēja, pat neuzfrišinot. Un tāds viņš arī plukata sludinājumā stāvēja, un tāpatās cilvēki zvanīja un interesējās. Sveiki! Sveiki! Roberts, prieks! Filmēt gan negribās. Jā. Video es skatīju, filmēties negribās. Un turpinājumā, protams, nefilmēja skatīšanās procesu, bet baigi ilgi džeks pētīja, mūsu Volvo izbrauca, testēja, slēdz pie kompja. Katrā ziņā te atcelām pamatīgi. Izties īsumā, ka džeks ir arī mazliet perekups ar savu kompītu atnāca. Bet savsais atlikums tāds, ka Volvo nepaņēma. Kā viņš izkāpa ārā, es jau sapratu visu. Ko tu saprati? Prātīgi, nenošķīlies. Ka nav ņēmējis, viņš vispār neredzēja. Pilnīgi. Jā? Pilnīgi. Pa telefonam viņš izklausījās tāds, adekvāti runāja. Izkāpa ārā jau kaut kāds. Domā, tā bija taktika, tā kā, lai cenas izklējā? Arī viss slikti, viss ir ļoti slikti. Mašīna rūdz brauc, viss kārtībā. Es, piemēram, atbraucu skatīties mašīnu. Un tiešām mēdz gadīties lietas, kuras noklusē, protams, bet ir lietas, kuras vienkārši nepamanīju. Es nebiju pamanījis to rokturi, ka tur ir drusku krāsa nolobījās. Jā, nepatika rokturim kaut kas? Jā, nebiju es pamanījis. Kas ar rokturiem bija? Krāsa nolobījās drusku, tur rūsiņš kaut kāds zem roktur, durvīm. Tā viņam ir izplatīta problēma, viņš man par to jautāja, es teicu, ka nav. Izrādās, ka rekur zem vienas rokturīša drusku ir, es to tiešām nebiju pamanījis. Varbūt kaut kad biju pamanījis, bet tā reiz gar ausīm un aizmet. Čipa viņam samaloju. Varbūt viņš tā uzskata. Bet, ja es atbraucu, piemēram, ieraugot 1, 2, 3, 4, 10. Ja es saprotu, ka ir jēga par to runāt, par pārdevēju, es viņam stāstu. Es saku, ka, viss brauc rūts, viss forši, nekādu jautājumu nav. Tas sīkumiņš. Un beigās, ja tur, priekš sevim, piemēram, saskrien, ja tālāk priekš tirgošanas arī saskrien. Tā cena vēl ir kaut ko runājama vai nav? Ja man joprojām tā mašīna interesē, bet par citu naudu, es tad sāku par to runāt. Nevis, slikti, viss ir daudz sliktāk nekā bija stāstījis. Kas ir sliktāk? Mašīna, smuka mašīna, un viņa nemaksā 4, lai tu varētu čakarēt prātu, piedot. Nesagāja, karoči. Man jau patīk, ja ar mani cilvēks runā, kaut ko tur pakaulējas. Man jau tas viss patīk. Tu vienkārši izkāp ārā no mašīnas, viss ir slikti, viss ir ļoti slikti. Ko man tev jālūdzās, lai tu viņu nopērc? Tad nē, ja tu negribi komunicēt, tad tu negribi komunicēt. Viss.
Un arī visu to ceļu, kā ejam līdz tam Bentleyam, man gribās jums parādīt, kā tas arī notiek. Ja ir slikti, tad rādam, ka ir slikti, ja ir forši, tad rādam, ka ir forši. Līdzīgi kā ar pārdošanu šobrīd, pirkšanu un visu to, kā tas notiek patiesībā. Varbūt kāds jūtīgāks skatītājs par to sacepsies, bet man gribās ne tikai visu to smuko rādīt, bet vienkārši kā tas notiek realitātē. Un ir vēl viena realitāte, kur mums spiež pieņemt nepatīkams lēmums, un tā ir izvākšanās no Nordspace telpām, kas jau pavisam drīz notiks. Un esmu diezgan lielā stresā, jo šīs menedžmenta lietas ir uz mani, un es alternatīvas telpas atradis nesmu. Un tā kā viss tur ir slikti ar tiem sludinājumiem, nav nekas tāds, ko mēs varam atļauties šim šovam, un par Rīgu vispār tu vari aizmirst. Bet tad man piedāvāja vienu lokāciju Liepājā, kur vēl pats iekšā neesmu bijis, tikai zinu, ka tas ir tuvu jūrai, un tiešām vieta ir fantastiski. Un tūlīt man ir tikšanās ar galveno Džeku, kurš tad man tās telpas parādīs. Un tagad, kad iesim un filmēsim, tā būs pirmā reize, kad mēs tiekam līdz potenciālajām Perekupa jaunajām telpām. Sazvanījām vienu baigi foršo Džeku, kam ir ko mums piedāvāt. Tas nebūs Nordspace, tas būs kaut kāds, kaut kas tāds, ko mēs varam atļauties. Man nekādas bildes nav sūtīts. Vienīgais tas, ka, ko es gribu atrast vietu, kur var vismaz 3 mašīnas iebraukt, kaut kādu galdiņu nolikt kaut ko, lai varam gan filmēt, gan darboties pie tačkām. Ir ļoti grūti kaut ko tādu atrast. Gan Rīgā, gan Liepājā tam telpām ir problēmas, īpaši, ja tu gribi kaut ko tādā normālā cenā dabūt. Man ļoti interesē, ko mēs tur ieraudzīsim tūlīņās. Tātad mēs esam beidzot satikuši Uldi. Uldi, čau, prieks tev satikt. Pastāst varbūt, kur mēs šobrīd atrodamies? Mēs šobrīd atrodamies vecā kolhoza Boļševikas teritorijā. Tagad tas ir pārtaps un pārtaps ir nodēvēts jau par Kursas kvartālu. Nākotnē šeit ir plānots, kā saka, savest un attīstīt šīs ēkas, uzlabot viņas, lai viņas ir pieejamas cilvēkiem. Bet es saprotu, tad šeit jau ir jaunie uzņēmēji kaut kādi, kaut kas jau notiek. Jo man šī vieta asociējas ar veco zivju kombinātu. Jā, tieši tā. Mēs tieši stāvam. Mums šeit muguras ir vecais zivju kombināts, kur tika čirotas zivis, brētliņas un filetētas sarkanās zivis, respektīvi. Aha. Un arī attiecīgi šajā blokā, kas mums ir aiz muguras, ir vecās saldētavas. Kāpēc man vispār radās doma Uldim uzzvanīt, jo šeit kaut kur, es pat īsti nezinu vairs kur, bet šajā teritorijā kaut kur stāv mans Žiguls, pareizi? Ir mēs viņu nedrīkstam pagaidām apskatīties, ne? Jo tas ir tur bišķi... Nē, mēs pie viņa netiekam klāt vēl. Jā, tas būs pēc pāris mēnešiem, tas būs pēc pāris mēnešiem. Tas, lai paliek noslēpums. Un jūs tagad plānojat baigo piķi iegrūst iekšā, lai pacelt augšā, jo viņas jau viss joprojām ir tādas, kādas ir no seniem laikiem. Viņas nav sliktā stāvoklī, baigo piķi. Kas ir kuram baigais piķis. Mēs ejam ar tādu, kā saka, minimālo versiju. Ja ir nomnieks, ja ir klients, tad priekš viņa mēs arī pielāgojam. Okay. Tāpēc tu nāc pie manis ar šo lūgumu. Tagad mēs varam iet apskatīt. Ejam. Es nevaru sagaidīt, jo tu man nekādas bildes nesūtīji. Nē. Un man ļoti interesē. Tas būs patiesībā labs pārsteigums. Šīs telpas man ienāca tā kā prātā, kas tev varētu derēt. Jo tev bija tie daži nosacījumi. Tev vajag iekšā iebraukt auto. 3 tačkām. 3 tačkām. Vārti ir aizsnieguši. Paga nopietni šitā vietā? Jā. Es biju domājis, būs vecais dzeltenais ķieģels, un šis ir pa šīku, klausies. Iečakojiet. Un lai arī ko es gaidīju ieraudzīt, visāds Perekupa garāžs ir redzēts, bet šādu es ticu mēs visi redzam pirmo reizi. Šī ir vecā refa sadaļa. Šis bija viss, kur kādreiz glabājās, respektīvi amoniaks, visi motori. Šeit bija refu vieta attiecīgi. Amoniaks bija tas, kurš attiecīgi gāja saldēšanas sistēmām, saldētavām. Tagad tas viss ir izpumpēts ārā, viss ir nodots, šeit visi aparāti ir tukši, viss ir sterils, drošs. Amoniaks? Jā, viņš bija iekšā sistēmā. Viņiem pat ir pašiem sava visa dzēsēšanas sistēma, savs baseiniņš bija, viss pilnībā šeit iekšā. Bet klausies, te viss izstāst, tās iekārtas mums neizstāst nemaz tik vecas. Viņas nav tik vecas, viņas patiesībā godīgi pēdējās zivis, ko saldēja šeit saldētavā, bija 22. gads. Kad tas viss nobeidzās, tas nobeidzās tieši ar Covidu, tad, kad mūsu valsts neapturēja elektrības cenas kāpumu. Dažas lietas te atbrīvojot, piekārtojot telpas, mēs sadzenam iekšā mašīnas un šeit uztaisam to bāzes spota vietu. Jā, bet šis ir tagad tālāk tavi vārdi. Man liekas interesanti. Es īstenībā man riktīgi žēl, ka Kosiks tagad nav ar mums, jo viņš, skatieties, viņš tā ienāk un
Mēs to nofilmēsim, ka viņš šādi to. Zini, kā te neviens nav bijis. Tu pat var gulēt, klausies. Mums ir vēl labāk nekā Nordspace. Tur, zini, kā tur tāds, tu vari iekšā, tur arī Smaka? Dolce Gabbana smarža. Šitā. Mums būs, kur žiletonu spēlēt. Un te blakā mūsu CRT monitors ļoti piestāvēs. Pasties, Kostik. Viss ir vajadzīgais mums šeit. Lai arī ko es domāju, ka tu man rādīsi, bet es nekad mūžā nebūtu iztēlojies šādas telpas. Ir savs potenciāls, ko tu varētu izdarīt. Man patīk tas industriālais vaibiņš šeit. Es varbūt būtu priecīgāks, ja varbūt kāda no tām iekārtām mazāk šeit būtu, bet kopumā man liekas, nav galīgi slikti. Ja mēs šito nospiežam, nekas nenotiks? Nekas nenotiks. Man liekas, savs prikals šajā visā ir, ko izdomājat, ierakst komentārā. Jā, lai arī izskatās baigais bardaks, šobrīd man ir ideja, kā šeit varētu uztaisīt stilīgu, labo pēdekupu garāžu. Te noteikti ir potenciāls kaut kam unikālam. Vēl, protams, domāsim, un arī Kostikam jāparāda pirms pieņemam gala lēmumu, bet to izdarīsim pēc maz brīža. Es nevaru sagaidīt, ko Kostiks teiks. Varbūt viņiem nepatiks. Tagad datums, kad mums jāizvācās no Nordspace telpām, strauji tuvojās, un mums gaisā karājās džetiņas jaunie griesti, pie kuriem tikām pateicoties Ēdola Šrotam un Džekam vārdā Gaitis. Jā, tā sērija ir YouTube, noteikti noskatieties. Starp citu, pie Gaita joprojām varat arī pasūtīt šos te griestus. Viņš to par ļoti labu ciparu dara, paldies viņam. Un šī auto griesti mums ir garāžā nomētājušies jau vairākus mēnešus, tad viens netiek, tad otrs netiek, tur visā darba pa vidu un tā tālāk. Tagad laiks mums ļoti spiež, jo mums jāizvācās, un šos te griestus nebūtu ieteicams transportēt vēlreiz. Pašam man bija jāizlido uz vienu ļoti svarīgu projektu ārzemēs, un Kostiks tagad darīs neiespējamo, un viņš mēģinās viens pats ielikt džetai griestus. Tā kā vispār necik nesaprotu, kā viņus dabūt tur iekšā. Robi saka, lai paliek priekš mums diviem būs rēcīgi, bet es gribu dabūt viņus iekšā. Jā, Kostiks bija ieņēmis prātā, ka tas ir iespējams, un gaidīt mani atpakaļ no ārzemēm negribēja, un šos te baltos griestus mēģinās tagad apmainīt pret šiem te jaunajiem melnajiem. Es domāju, visiem būs interesanti apskatīties, kā tas dzīvē notiek. Vai man sanāks vai nesanāks, to es nezinu. Atskrūvēt viņus tas ir pupu mizas, bet dabūt ārā no sedena, to es nezinu kā. Mums kādu beņķi būs jāņem ārā. Un sāksim ar to, ka man jāatskrūvē šitie. Te ir tādi puļķīši, viņus noņem, un tur ir nekur. Tad šitie ies priekšā aizmugurē, tie gaisma plafoni noteikti, tur arī varbūt ir skrūva vai kaut kas tāds, nezinu. Nu jā, karoči, viss, kas ņemas nost, tas ir jāņem nost. Stoja, kas jāņem nost. Visas 6 sanāk priekšā. Aizmugura sāni. Izdarīšu to, un viņam būtu jānokrīt. Griestus dabūju nost. Diezgan elementāri tas bija, kur viss ir. Bet kā viņus tagad dabūt, pagriezt benčus, kaut kādu vienu uz guļus, vienu stāvus un kaut kā izvahterēt no... Vai es nezinu. Vienīgais viņus laust, bet vajag iemācīties tā, lai dabūt melnos iekšā. Karoči, augstākā matemātika. Karoči, kaut kā es dabūju ārā ar bagažnieku. Tas noteikti nebija pareizi. Re, kur ir vecie. Man nav ne mazākās nojausmas, kā viņus dabūt tur iekšā. Es izņēmu tikai beņķi. Es nevaru noņemt šito. Jo, lai viņu noņemtu, man vajag noņemt siksnu. Siksna ņemās caur vienu vietu, te. Un tur ir tāda izlas skrūve, un mums nav tādas galuņas. Kroči, mēģināsim tos griestus dabūt tagad iekšā. Lielākā problēma ir atrisināt. Viņi ir iekšā. Un Kostikam tīri labi sanāca. Viņš ir džeks ar zelta rokām. Viņš pat šeit dalās ar padomiem un sajūtām par procesu, tikai žēl, ka kilometru attālumā atstāja savu mikrofonu. Kas man tas sāks? Uzņums ir vairāk, viņus apskrūvēt. Man likas šitie visi. Kaut kā tā. Ot šitas gan ir nesaprotams plasmas. Nesaprotu viņu.
Un paralēli visam, ko redzat, mēs aktīvi meklējām dzinēju mūsu Mercedesam, un tas joprojām ir murgs. Mēs braucam atvainoties mūsu mehiem, ka joprojām mums nav ko viņiem aizvest. Ir viens džeks, kas mums it kā varētu dzinēju dabūt, bet viņš prasa visu ciporā. jā, viņš grib, lai visu naudu mēs iemaksājam un gaidām, un kāds atvedīs, bet mums nav ticība. Mums ar to iemaksāšanu, jūs zināt, kā mums ir, vai ne? Mēs to negribam vairāk darīt. Labdien, Mercedes! Tāds tīdziņā izskatās ārā, ne? Jā, foršs tāds, ne? Un tur atpušās tādu pakaļiņa viņam, bet... Galvenais, lai viņš tur piemostās pēc tam klāt. Jā, galvenais, lai viņš Lai pamostās. tas tur vēl nav jāgrūž naudu iekšā, tad jau viss būs kārtībā. Nē, vecīt būs labi, ka šitas ies, ne? Jo. Man patīk. Ar šito mēs toču bēbis uz spā varētu aizvest. Jā. Jā, tā kā vēl mazliet šim te ir jāpastāv, kur iesim iekšā, viens no kungiem ir uz vietas. Iesim mēģināt sevi attaisnot, kāpēc mēs neesam atraduši dzinēju. Čaļi nebija baigi priecīgie. Čau! Reku viens laimīgs klients aizbrauc. Es ceru, ka Kostika mēs kaut kādā Mercedes šitā izbrauksim ārā. Jā. Patiesībā jau pagājušajā vakarā to Mercedes paši neizpētījām darba procedūru. Izrādās, jau, lai noņemtu kartu, ir jānoņem kārbonos. Tas bija normāls ieberziens. Mēs vēl ar Kostiku esam dzinēju meklējumos, tā kā svarīgi šodien mēs tev nevarējām vēl dzinēju atvest, bet Atrast nav problēma. Problēma atrast adekvātu naudu. mēs mēģināsim atrast dzinēju, atvest jums čaļi, ja? Un metīsim, domāsim tālāk. Tas process noteikti notiks ļoti ātri. Mēs izrājām viņu ārā, ieliekam jaunu iekšā, salējam šķidrumus, visu savienojam un noteikti braucam. Tur baigi nevajadzētu būt nekādam čakaram. Starp citu, kur mūsu Mercedes kārba arī stāv šeit smuki pie krāsnes cildās. Jā, lai arī kā man gribētos jums ātrāk parādīt progresu ar Mercedes, cerams, nākamajā sērijā kaut kas šeit pavirzīsies uz priekšu. Pagaidām fokusēsimies uz Volvo, kuram mums vajadzētu iziet tehnisko apskati vai vismaz tikt pie vēl vienas slimības lapas. Nu, ko par cik? Jibaļ, ko es izskatos? Es, kad Kočiks satiks ar citu, šo teicu, ka viņš ir bijis pamainījis stilu. Vecīt, man liekas, ka Liepāja tev nenāk pa labu. Nē, labi, Jēkabpilī es pieredzis, esmu no pirmdienas līdz piekdienas šitāds staigāt. Viss kārtībā. Cik mūsu Volvo nepērk, mēs viņam iesim tuliņās vēl vienu slimības lapu. Nekas, man liekas, nav izdarīts, lai viņi izietu, ne? Nē, es aizmugurē izņēmu LED lampiņas. Priekšā noregulēju lukturi. Nu, vismaz par lampiņām būs bišķi mazāk to divnieku. Un tā kā tu skatītāji, tas, kas tev ir jādara tagad, ir spēlēsim atkal spēli. Cik divnieki būs mums jau Liepājas apskatē? Es ceru, ka vienkārši nepieliks kaut ko klāt un tu noņems nost tos divniekus, kas bija pa lukturiem. Un atcerieties, tagad visdrosmīgie iepauzē video un ierakst komentārā, cik tad divnieks mēs dabūsim mūsu Volvo tehniskajā apskatē. Te nav uzvarētāji vai zaudētāji, tas ir tīri sportiņš priekš mums visiem, un pēc brīža jau uzzināsim, cik slikti vai labi te viss beigsies. Protams, turam īkšķis, lai tie divnieki būtu mazāk. Pateikt, ka man neko nesam izdarījuši labāk. Varbūt, ne? Vai poha. Tā kā apskatīja? Jā. Varēja pateikt, jā. Lai arī sanāk dēļ visām savām izkastēm braukt uz skati diezgan bieži, bet katru reizi ir tāds stresiņš par to, ko tad vīri atradīs. Arī mums perikupiem tas ir no svara, jo mazāk naudas ieliksim šajā Volvo, jo ātrāk ar Bentley braukāsimies. Es nevaru uz to novienu pastīties. Es aizmirsu to, ka es nevaru atbraukt uz atkārtoto un dabūt vēlreiz uz mēnesi atkārtoto. Ir jāņem pamatpārbaude, ja? Pamatpārbaude un 2 reizes gadā tu vari dabūt slimības lapu. Mums nekur nepazuda atkārtotā. Mēs par viņu samaksājām, un atkārtotā mums paliek tagad. Viņa nenodega. Tu tagad samaksāji par pamatpārbaudu. Pīdziets, tas ir pīdziets. Nu, nē, normāli, viss kārtībā. Kā Volvo vispār normāli uzvarēt? Volvo? Tu raudāsi šodien vakarā, zināji to? Līdz pateiksim, kurš tad vīnē spēlē no jums, kas ierakstīja komentārā par to, cik mums ir divnieki. Jauna lapa. Mums ir 5 divnieki. Ir sīkumi, ir eļļa, vajag noņemt pannu, nomazgāt. Tur kaut kur kartes gan jau drusku sulam vienkārši, jo cik es braucu, es neesmu laist, tur līmenis ir.
Un vienkārši gan jau kaut kad ir bijis un sakrājis uz tās pannas. Viņu vajag noņemt, nomazgāt, uzlikt atpakaļ. Priekšā tā hadene, kas palika, un jānostiprina tā degvielas cauruļots. Rokas bremze vēl bišķi par Rokas vāju. bremzes pagarinām, ko tur vajag vienkārši pievilkt vai kaut ko? Es ceru, ka viņam ir problēmas taipās trosas, bet es ceru, ka ar pievilkšanu mēs kaut ko izdarīsim. Tā kā apsveicam visus uzvarētājus, es diemžēl neko nevinēju, bet varbūt nākamreiz mums Tīri jāstāsta. sporta interesanti. Jā, kaut kāds balfons jāatver šitam zēt. Bet viss, un tagad skatāmies tālāk, kas notiks. Nākamā mašīna, ar kuras es nobraucu uz pakas 2 ar šitiem visiem maršrutiem. Dai, laižam, būs labi. Es to godīgi pateikšu, bez Volvo īpašnieki, bez nekas pret jums, bet es nejūtos diezko labi braukājot ar Volvo. Jo? Nezinu. Nē, tiešām, kas ir tas? Nav mans. Mašīna nav nevainas, bet nav mans. Kamēr bija izslēgta, Kostiks īstenībā atklāja, kāpēc ir tas iemesls, kādēļ viņam tas Volvo liekas dīvains mazliet. Ka viņš nevar viņu pieņemt kā savu. Tāpēc, ka tie nostāsti visi par Volvo. Atstāsim to tā. Es atsevišķu video negribēju taisīt, bet es gribu parādīt, kā iet manam driftu žurītim, kas pirmo reizi nav ziemā redzējis sauli. Man tā ideja bija tāda, ka es rudenī pirms ziemas izgāju tehnisko apskatu, visu sagatavoju jau trasēju to tačku, lai tagad, kad tuliņās jau būs pavasars un viss pasākums sāksies, lai būtu tikai jānomaina motorēļi un mēs varam gāzt jau jūs visus satikt uz dažādiem tusiņiem. Un pasīsimies, vai mēs viņu varam piešķilt. Tas būs interesanti tuliņās. Jā, protams. Nu? Šajā brīdī, kad jūs skatāties, jau ir pagājis mehu dienas. Paldies visiem, kas atnāca un satika. Visticamāk, vajadzētu būt, ka viss gāja baigi forši. Gaidiet arī video. Tad tālāk ir Drift Matsūrī. Šajā datumā, šajā vietā. Brauciet uz Lietuvu, tur visi gaida jūs. Un tad ir skill checks, ko organizē Streetsiners, kas ir fantastisks pasākums Dundagā, kur arī mēs jūs visus gaidīsim. Es teicu, ka ir runa tikai par motorēļas maiņu, bet īstenībā tas ir baigais čakars, jo mēs nevaram dabūt tās ķepas virsū, lai varētu pacelt tačku, jo viņi ir ļoti zemi. Nav? Nē. Gatavs? Un īstenībā visticamāk 10 vai 6 nav tā motorēļa, kas ir vajadzīga tavai ikdienas automašīnai, bet Dance G mājaslapā, kas ir oficiālie Eneos izplatītāji, varēs atrast savu piemērotāko, un viņi dod visiem skatītājiem līdz mēneša beigām atlaidi. Kā tev Kostik vispār liekas? Vai kaut kādu trako dizainu? Ja tā būtu tikai un vienīgi čipa pa trasi braukt, tad gribētos kaut ko. Bet tā kā viņa citreiz tiek braukta pa ielām, man liekas, labāk atstāt viņu šitādu otru. Kas vainas braukt pa trasu un ielām ar kaut kādu trako dizainu? Gribēs cilvēki, daži zaļajās vestītēs aplūko tevi tuvāk. Ok, sapratu. Bet atceries, pie Dance G oficiālajiem Eneos motorēļas izplatītājiem tu vari atrast savu vēļu un ar šo te īpašo kodu, kas ir pusaprīlis, tāpēc, ka viņš līņās beigsies, ar šo kodu tu vari tikt pie savas motorēļas daudz lētāk. Un es negribu samelot, bet man liekas, nekur Latvijā tu vēl lētāk nevarēsi tagad sagatavoties sezonai un iegādāties motorēļu. Tā kā paspēj, pāris dienas ir palikušas. Un jā, paldies Eneos vēlreiz, ka jūs atbalsta šādu veidu saturu. Mēs laižam atpakaļ. Mums ir jātiek galā ar telpām. Ir pienācis tas brīdis, mēs braucam atpakaļ uz mūsu potenciālajām telpām. Tagad es viņās viņas parādīšu Kostikam. Man ļoti interesē, kā viņš reaģēs, vai viņam patiks. Vai viņš domās, Robert, ko tu dari vispār? Tā kā jā, braucam, viņš jau mūs tur gaida tuliņās. Kā jums liekas, skatītāji, kāda būs viņa reakcija? Varbūt viņš ir iztēlojies garāžu kā garāža. Šī nav garāža kā garāža, šis ir kaut kas pilnīgi savādāks. Un es Zanai arī gribu parādīt. Zana arī ar mums ir. Arī nevar sagaidīt.
Jā, no visu piedāvājumu nekas cits, ko mēs šobrīd varētu atļauties šobam, nav. Jo maza garāža mums neder. Mums priekš filmēšanas vajag lielu platību, kur kameras likt un tā tālāk, un tas labā ciparā vienkārši nav atrodams. Varbūt, ja mēs šo saturu veidot angliski, mums būtu daudz lielāka auditorija, mēs varētu to visu sakārtot, bet Latvijas variantā nē, tas nav iespējams. Un es tiešām ticu, ka mēs šajās telpās kaut ko varam izdomāt. Man tikai jāzina, ko teiks Kostīgs. Es ceru, ka viņš nav pieredzējis pārāk lielā komfortā dzīvot, kāds mums bija Nordspace'ā, un spēs pārslēgties uz šo te pilnīgāko underground. Čau, vecīt. Čau. Nevar sagaidīt, redzēt mūsu jauno perekupu garāžu? Davai, braucam. Kā tev liekas, kas tur būs? Pirms tu redzi. Nav ne jausmas, nezinu. Kā tev liekas? Es mēģināju Zani izklinšīt. Viņa jau nav redzējusi arī. Ņemot vērā, ka viņa kaut ko nepatic, es domāju, ka nav nemaz tik slikti. Ir ļoti slikti? Nē, nav. Nē, gan jau tur ir augsts. Jā. Tā būtu mazākā problēma. Jā, labi, lec iekšā. Šitas? Jā. Jau. Es teikšu godīgi, es biju pārsteigts, kad es piebraucu, kad mums ir savu normālu garāžu švārti. Amoniaka augstuma sistēma. Ko? Es neizklausās tas pirmais vārds labi. Kas ir? Nopietni? Jā. Šī ir mūsu jaunā garāža, vecīt. Man liekas, tu dirsti tagad joprojām. Nē, nopietni. Nopietni, Kostīgi. Nopietni? Nopietni. Labi. Ko mēs te drīkstam aiztīt, ko ne no šitā visa? Viss šis ir mums, bet šīs iekārtas mēs nedrīkstam aiztikt. Viss šo te izvāks ārā. Tev patīk? Nopietni, vai tu Nē, šis ir nopietni. Šoreiz es tev nečakarēju. Šis ir spots, kur mēs turpmāk nestrādā šitas viss nekas? Nē, te kādreiz, bet dēļ tā, ka viņš ļoti elektrību ēd, tad jau vairākus gadus te ir viss beidzies. Man patīk. Kas tev patīk? Tas industriālais viss tāds. Labs pikls, ne? Jā, man liekas, arī forši iztīsies. Iekārtosim visu. Man ir plāns, ka varētu šito no otrā stāvā uztaisīt čilzoniņu. Trepīts uztaisīt čilzonu. Un te mums būtu tā visa darīšana ar mašīnām. Šitajā vietā, kur tu šobrīd stāv. Jā, nē, tādā ziņā tad šitas nebūs, tā vietas ir daudz. Jā. Pietiekami, pilnīgi. Un tur mēs vienkārši varam dzīt tečkas iekšā kaut kādas, lai stāv, jo, iere, kur tavs jaunais kambūzīts. Kabinets tas ir, jā, perekupa office. Tas ļoti silti ir. Jā. Tur radiators. Tas centrālā, jā, sanāk? Viņiem savu gāzes apkārtē. Nē, labāk nekā nekas. Labi. Tagad, kad esam atraduši mūsu jaunās telpas, par ko Kostīgs ir ļoti priecīgs, Nopietni. Ir pienākusi tā diena, kad, diemžēl, no tā komforta mums būs jāatvadās. Un tagad ir pēdējā diena, kad drīkstam atrasties šeit, Nordspace telpās. Šodien viss mums šeit beidzās. Šodien jābūt visām mantām ārā. Mēs kliņās visu kravāsim. Visam ir tāda bišķiņa. Tomēr daudz foršas lietas notiek šeit. Tu saproti, šodien mēs esam pēdējo dienu. Jā, bet man kaut kā nav tā, ka... Jā? Jā. Iziesim varbūt pēdējo reizi cauri visām telpām, visai vienai lielajai telpai. Pirms mēs visu vācam ārā, jo pēc brīža mums būs palīgi, kurus jums parādīšu, kas mums palīdzēs pārvākties. Visu aizvest uz Liepāju. Un jā, šī ir pēdējā reize šeit, tā kā tāda jocīga sajūta. Es pēdējo reizi atbraucu arī te gulāju, izdomāju pārnakšņot, vienkārši man nebija ko darīt, atbraukšu pārnakņošu. Un? Tā nebija labākā reize no visām reizēm. Tātad, draugi, tūlīļās mēs vācamies ārā. Pasieties jau pēdējo reizi. Es nezinu, kā mēs mūsu skaisto šo te sienu noņemsim. Es nezinu pat, kā viņi īsti ir piestiprināti. Man liekas, es ceru, ka viņi ir pielīmēti, jo īstenībā, ja mēs būsim kaut kur sačakarējuši, mums būs diezgan liela naudiņa jāsamaksā par to. Šito mēs esam pielīmējuši. Es arī ceru, ka tur nekas nepaliks pāri, mēs varēsim viņu sadot. Īstenībā visu šo laiku mēs bijām, mēs ļoti labi uzvedāmies, mēs baigi vispār neko neesam sačakarējuši. Jā, baigi neko.
Varbūt kaut kāda šviciņa tur paliks no plauktiņa, bet tas, es domāju, ka nekas tāds. Skatieties, uziesim pēdējo reizi vēl otrajā stāvā, vietā, kur ir mūsu office, kur mēs guļam, kur viss notiek, kur bija arī lielais darījums ar Tauregu, kur mēs kaulējāmies. Ko jūs te gribat? Jauna mašīna. Mēs vācamies. Jaunu mašīnu, džetiņu var piedāvāt, vai arī Mercedes bez motora. Atvieglotā versija, ģimenes auto. Volvo Varbūt arī mums ir ko piedāvāt. Jā, un džetiņa ar svaigiem griestiem. Jā, melnie griesti. Džetiņi. Kā viņš tagad izskatās? Ej, tu dirsti. Šīs mums noteikti pirmais ies. Šito mēs nedrīkstam pazaudēt. Es ļoti ceru, ka drīz jau tas nulles paliks vairāk. Mēs šeit sākām mūsu sapni par Bentley un bijām pārliecināti, ka arī šajā garāžā kādu dienu iebrauksim ar mūsu šova fināla tačku Bentley. Kā tev patīk mans mazais pārsteigums ar Nordspace? Mums jau no office. Ļoti smukas telpas. Ļoti pilnīgi te gribās jau vienkārši braukt iekšā, sāk kaut ko darīt. Mēs gan gulējām šeit uz vietas, lai ātrāk progresu iedzītu un safilmētu jums materiālu, gan kaulējāmies par cenām, meklējām automašīnas, pucējām viņas un smējāmies. Un pats foršākais man likās moments, kad mēs jūs skatītājus aicinājām uz mūsu garāžiņu, apskatīties, kā te viss notiek, patusēt kopā. Jā, mums bija liels kaifs satikt visus tos, kas atrada laiku ierasties, un paldies vēlreiz visi, kas atbrauc un tiešām radīja šo te lielo enerģiju. Bija tiešām iespaidīgi redzēt, ka jums interesē, ka jūs atbraucāt apskatīties, kā mums iet, un sabrauc visādas interesantas automašīnas, un tas bija vienkārši kaifīgi. Paldies, tas ir, es to visu dzīvi atcerēšos. Bet tagad mūsu laiks piņķos ir galā un ir priekšā jauna labo perekupu labs puse. Ir šodien pēdīgi, es neizlikšos, ka viss ir riktīgi forši un tā tālāk, bet viss jau mainās un iet uz priekšu, un ir iekšā tāds sajūta, ka viss jau būs labi. Vairs nepiebrauks ar telefonu un neattaisīsi. Augšā neuzkāpsi. Tāds interesants sajūta. It kā liekas mazliet bēdīgi, no otras puses ir baigi forši jauns sākums. Tur visam šitiem galdiem, visam divāniem, visam nav tā vietas. Skatītāji daudzus laiku rakstat, kas tas tāds ir. Jaunā pauze, es nezinu, tas ir īpaši jaudīgs datora ekrāns, kur mēs paņēmām Baltika dators nomaksu. Joprojām mēs viņu maksājam ārā. Te labāki dīli ir vienkārši, jā. Ja es domāju, kur mēs tās labās mašīnas atrod, tas ir reāli šajā CRT ekrānā. Pulsali baigi forši var acis sabojāt viņā. Ko Baltika dati šobrīd ir īpaši cenas ekrāniem jaunajiem CRT, tā kā iečikojiet. Kāda tev pēdējā vārda ir Nordspace'am? Visu labu. Un mēs ar Kostiku pirmo reizi dzīvē šodien pārvācoties izmantosim speciālu kompāniju, kas palīdz tev pārvākties. Un viņi to visu pasākumu piekrit mums palīdzēt padarīt mazāk sāpīgu. Pēter, Edvard, mega paldies, ka jūs esat šeit. Principā jūs pa visu Latviju, kurš pārvācās, var pie jums? Var pie mums vienkārši zvanīt uz ofisu un droši piesaukt. Jebkurā vietā Latvijā jūs aizbraucat visu un atkal aiziet uz citu Latvijas galu, ja? Jā, arī pa Eiropu mācam. Pa Eiropu arī, ja? Jā. Kā jums liekas, visam pietiksiet? Jā, protams. Un tagad uzņemam tēmu par visu pārvākšanos, jo tūlīt jau mūsu laiks iztecēs un būs jāatstāj šī telpa tukša. Man pārvākšanās nekad nav patikuši. Tas bardaks un čakars, bet šie vīri no ceļam, vedam un nesam, jā, tā viņi sauc, baigi izručīja mums visu šo pasākumu. Baigi rūpīgi visai tai lietai piegāja, visu smuku satīna, izdomāja arī Lego, kā to visu saudzīgi salikt busā, un Džeki, jūs noteikti šo video skatīsieties. Visas komandas vārdā gribam pateikt paldies! Kaut kādā brīdī mēs iekaramies ar kaut kādām lietām, bet pats galvenais, man liekas, ir tas, ka mēs neesam atmetušies, jo daudz jau projekti beidzās. Pasieties, Edar TV, bus, roļa kalibra, viss ir kaut kur gaisā palicis. Ne? Mēs joprojām kaut kāds progress visu laiku ir. Jā, vasarā mēs solījām, ka vasara ir vasara, ka savi tur kaut kas. Ko mēs vasarā solījām? Kad aktīvāk tur visu dosim vaļā.
Ziemā mēs teicām, kad sākām, ka vasarā, tad vasarā mēs teicām, ka ziemā, un tagad ziemā mēs atkal atvainojamies un sakām, ka tūlīt paliks siltāk, un tad paliks siltāk, atkal saulīte galvā iespiedās, bet nē, mēs tiksim. Bet galvenais, ka mēs turpinam, jā. Tagad tiešām pārtraukšu piedot, būs vieglāk, jo mēs būsim vienā pilsētā, mums tur būs garāža, un es domāju, ka tas viss ies raitāk. Nu, tagad mēs tiešām ieskriesimies. Tagad mēs esam iedzīvojušies. Es beidzot saprotu, kā ir dzīvot Liepājā. Tagad mēs moksim par rīktīgo. Tad ir augsts, mēs tagad neko baigi nevaram darīt. Bet tūlīt paliks siltāk, un atkal mums garāža ir pie jūras, un tad barčīs. Īstenībā man pirmā pieredze, kā pārvācās, kā tāds nopietnas kantoris atbrauc un pārvācās, bet īstenībā ļoti profesionāli. Visu ietinu, visu aptinu, visu iekšā nostrupē, piestrupē. Īstenībā čaļi ļoti profesionāli, lai pie tās lietas pieiet. Tā kā liels paldies viņiem par to. Tā kā pieredzīta čaļiem ir. Jūsu krāviņa tiks nogādāta no punkta A uz punkta B. Kruč, ķipa vienkārši pārvākšanās. Ķipa tikai pārvācamies. Bet viss ir vienkārši asinīs. Klausies, kā ir tagad sajūta, ka te ir principā tā, kā mēs pirms gada, kad sākām Pērikopus filmēt. Interesanti, bet es neteiktu, ka tā sajūtas ir, tukšums kaut kāds. Nezinu. Zini kā, mēs īstenībā esam normāli apkraujušies ar mantām, jo paskaties, lielais buss, viņš ir pilns. Tu iečiko, viņš vienkārši ir piebāsts. Man likās, ka mums mazāk lietas ir. Jā, Ecīt. Jauns sākums, jauna sezona. Jā? Ar asinīm. Ar asinīm, jā. No ko labie perikupi dodas tālāk? Šobrīd mums notiek ļoti daudz lietas, kuras varētu arī nenotikt, bet mēs neapstāsimies. Mēs iesim līdz tam Bentleyam. Un kopā mēs esam stiprs spēks un zinām, ka varam to izdarīt. Arī mazajā Latvijā mēs varam tikt līdz Bentleyam. Un noteikti nenokavē nākamo sēriju, jo mēs dosimies Mercedes dzinēja medībās. Tā kā burtiski medīsim dzinēju. Gan centīsimies pārdot mūsu Volvo, gan mēģināsim saprast, kā iekārtoties mūsu jaunajās telpās. Ja neesi vēl piesakojis kanālam un patīk tas, ko daram, droši nāc bariņā un paldies visiem, kas arī saspiež to laiku, jo tas mūsu algoritmam īsti neko nedara, bet ir forši redzēt, ka jums nav viena alga un esat ar mums. Tagad saku jums čau un tiekamies jau nākamajā sērijā.